Nu, čau, draugi. Kā dzerās? Kā dzerās fermentiņi? Nepieļaujiet tādu kļūdu, kā pieļāvu es. Tad pastāstīšu kādu smagu kļūdu es pieļāvu. Pirms kaut kādām 5 dienām beidzās mūsu labais medus, un nākamā piegāde, laikam, nākamajā dienā viņa tā kā to medu mums atvestu, bet es domāju, ka vienai tvertnē pietiks, skatos, nē, ir dikti par maz, bija vakars. To medu, kur nopirks, ies uz Rimi. Tur tie medi arī, nekādi nav. Tur bija medus, līdz ielikšu kādu medu es nopirku. Lūk šo te, un es viņu biju it kā pašā sākumā, es viņu biju lietojis, bet kad jau viņu atvēru, es enerģētiski jau sajūtu, tas vispār nav medus. Bet man nebija cits iespējas, domāju, tad, kad bišķiņ pieliks, nekas jau vajag nemainīsies no tā. Bet mainījās gan. Jo šie medi, kas ir veikalā, droši vien, ka viņus pat nevarētu traktēt kā medu. Droši vien medus izstrādājums, tāpat kā ir sviesta izstrādājumi, krējuma izstrādājumi, un šis ir medus izstrādājums, kurš noteikti ir sajaukts kopā gan ar ūdeni, gan ir pielikts cukuriņš, tāpēc, kad mans ferments pārvērtās, ziniet, kā veidojās nepareizie spirti noteikti tā, ka tur bija cukurs, un es to ļoti pūtās, protams, kā traks, viss notika, bet garša, enerģija, pilnīgi viss fermentam izmainījās. Tā kā nedaram tādu kļūdu, labāk es būtu, kā saka, pagaidījusi rītu, visu, kā saka, uz pauzi nolikusi, un jā, tā kā tā nepērkam lētos medus, vispār uzticamies tikai tiem, par kuriem mēs esam pārliecināti, un pasarg Dievs vēl tādu, jā. Man vienkārši nebija izdevības, citas, jā, un bija vēls, un nebija iespējas, jā. Bet tagad, kā saka, es zināšu, nevajag likt citus medus. Un vēl joprojām atgādinu, ka vislabāk der tieši paši gaišākie medutiņi, ja? Tie nemainīs ne garšu, ne to buķeti visu, kas ir salikt iekšā, jo kā ir tumšāks medus, mazliet pat tas vidējais, ja, jo medi kā medi, viņi visi ir labi, un tumšie medi arī ir garšīgi un veselīgi, visi, tie, kas ir nākuši no, pareizajām rociņām un īstajām vitītēm, bet, jā, fermentiem der tikai pats gaišākais medus, kāds vien var būt. Tā kā tā, mīļie draugi, mācāmies no manām kļūdām.